Juris, kas par asiņainiem graudiem galvenais, televīzijā atkal kaut ko saputroja. Sākumā Latraps nopirka Alfa ostu 50% plus 1 balss, lai krautu savus graudus. Tad 2 kara gadus krāva Krievu graudus, Dievs tiem soģis. Kad tika pieķerti, Latraps nosodīja, bet pārtraukt kraušanu nesanāca, jo esot 1 pēc Lazdiņa info vai 2 pēc Trona sadarbības partneri, kas neļauj pārtraukt, jo ir nianses. Tagad Juris paziņo, ka Latraps nemaz nav teikšana par ostas saimniecisko darbību. Juridiskie apstākļi liedz mums kā akcionāram pārtraukt operatīvās darbības ostā. Tad radās jautājumi, priekš kam tad pirka daļas ostā? Priekš kam pirka 50% plus 1, ja tik un tā kontrole par saimniecisko darbību nav? Kā arī no kā pirka šīs daļas? Vai tur nebija kāds apdraudējums? Ar nepacietību gaidīšu Jura publiskos komentārus, jo katru nākamo reizi Juris dziļāk slīkst neprecizitātēs.